Lielogu dzērvenis ir mūžzaļš augs, kas atceļojas pie mums no Amerikas. Vēl pirms Amerikas atklāšanas ogas lielos daudzumos patērēja vietējie indiāņi. Tie dzērvenes dēvēja par ibimi, jeb rūgtā oga, un ticēja tās brīnumainajām dziedniecības spējām. Lielogu dzērvenēm jeb dižbrūklinēm ir izveidojusies pat sava audzēšanas kultūra. Tas ir nolasīšanas veids, talkas, sezonalitāte un ogu pēcapstrāde. Profesors Andris Špats lielogu dzērvenes Laugas purvā audzēja jau aptuveni 20 gadus. Profesors izpētījis, ka daudzi savulaik valsts novārtā atstātie kūdras purvi pat labāk stāv tukši, taču tie, viņaprāt, varētu nest labu peļņu, apmierinot Eiropas tirgus pieprasījumu pēc šīm ogām. Redziet, šitā karte ir, godīgi sakot, padomu laikā nokopēt no slepeniem arhīviem. Jā, tā ir tā karte, kas rāda, kur bija mums kūdras ražotnes. Un lūk, kas izrādījās no 106 purviem, kur ieguva kūdru. Dažādi. Ir kūdras fonds, ir kolhoz. Vismaz 60 purvi bija noderīgi dzērvenēm. Lūk, zemnieks, kas ņemās šo purvu atdzīvināt priekš lielogu dzērveņu audzēšanas, pirmkārt, novērš gāzi izmešu ozonu no ārdīšanai, un otrs, kas ir atjauno ūdens resursus. Mūsu apkaimē šeit ir apjaunojušies vismaz 7 avoti. Šobrīd akās ūdens normāls ir tāds pats, kādreiz gāja skolā. Ja, un plus vēl tas, ka mēs ļoti labi redzam, kāda ir raža. Raža šobrīd mums ir tāda, ka 0,5 hektārs nodrošina vienam cilvēkam visu gadu darbu. Izmantojot pareizu tehnoloģiju, dzērvenes var izaudzēt pat piemājas mazdārziņā, taču tām piemērotākā vieta ir un paliek kūdras purvs. Šim nolūkam nāksies izveidot atbilstošu grāvju sistēmu, kas regulē ūdens līmeni purvā. Augsnei jābūt tīrai no celmiem. Tad no Amerikas atvestos dzērveņu stādus iebaksta augsnē, un tie kā stīdziņas sāk plēsties plašumā, līdz izveidojies dzērveņu krūms, kas 5. gadā sāk dot ražu. Ražas vākšana sākas septembrī līdz pat 1. salam, taču arī pārējā laikā nepieciešama purva kopšana un ravēšana. Novāktās ogas, slapjas un netīras atved uz priekšapstrādi, tās apžāvē un sabēr ogu tīrāmajā mašīnā. Te ir ventilators, kas aizpūš lapiņas, un šeit ir vairāki plaukti, kur ogas krīt un pret slīpu virsmu, un viņam ir jāpārlec šķēslis, kā augstlecējiem. Ja ir vesela oga, viņa pārlec šķēslim un nonāk šeit pie konvejera. Tās, kas pārlec pāri, tās ir labās, pārlec tam šķēslim. Te var redzēt, no sākuma tur ļoti daudz lēkā, vai ne, un beigās tik dažas palikušas, vai ne? Atlasītās ogas nonāk uzglabāšanas kamerās. Tā kā tās var būt pat 10 līdz 20 mm lielas, ogas sašķiro pa frakcijām. Mazākās lieto skābēšanai un ēdienu dekorācijām, vidējās pārstrādā sukādēs, bet lielākās izmanto dāvināšanai. Redziet, ja jums ir jāžāvē liela oga un blakām ir maziņa odziņa, katrai būs savs žāvšanas laiks. Pareizi. Tas tikpat kā, teiksim, bieza drēbe vai smalka drēbe. Ja? Apmēram 2 gadu atpakaļ Pasaules biologu kongresā tika paziņots klaji, ka antibiotika ēra beidzās, sākās cranberry ēra. Cranberry, tas ir angliskais nosaukums šīm ogām. Kāpēc? Tāpēc, ka antibiotikas nogalina visas baktērijas, šīs dzērvenes, jeb dižbrūklenes, viņas atgrūž kaitīgās no gļotādām. Un, ja mēs 10 gramu esam no rīta apēduši, uz 10 stundām jums nekas nepielips. Pagrabā ogas var uzglabāt +4 grādu temperatūrā līdz Ziemassvētkiem. Ja paredzēts ilgāk, tad labāk noglabāt saldētavās. Tajās pie -10 grādiem ogas var glabāt līdz nākamajai ražai. Daudzi zemnieki ved savas ogas uz pārstrādi industriālajiem un plaša patēriņa tirgiem. Tikmēr profesors Špats daļu ražas pārstrādā sukādēs. Ogas uz vairākām dienām kārto spaiņos un pārkais ar cukuru. Tad tās žāvē uz sietiem speciālās kamerās, līdz veidojas sukādas jeb kaut kas līdzīgs dzērveņu rozīnēm. No dzērvenēm veido arī sīrupus, kurus kombinē ar citām ogām un augiem. Šo darbiņu parasti uztic profesionāliem garšas kompozīciju veidotājiem. Dzērvenē, atcerēsimies, ir sirdsdarbība, urīna sistēmas uzlabošana, ja, bērnu saglabāšana, dzimstības veicināšana, ja, un tā tālāk un tā tālāk. Tās ir klasiskās lietas, ja, vielmaiņa, holesterīna izvadīšana, ja, tās ir klasiskās lietas, ja, ko Amerikas indiāņi jau zināja. Ja. Tikmēr gada augstajos mēnešos dzērvenes ieteicams ēst ar medu. Tā iegūsit lielisku vitamīnu atombumbu visai ziemai.